Čau visiem! Šoreiz būs stāsts par verandas būvniecību. Augšējā vainaga betonēšana, plus vēl, tu bija pabeidz mūrēšanas darbus. Tad sijas, tad vēl mūrēju un, kā saka, tagad jāliek ir jābetonē vainags, lai viss tas būtu izturīgāks, lai jumti nenorauj un tā tālāk, jo esmu redzējis, ka vienkārši uz gāzbetonu uzliek ar koka brusas un viss, nu es nezinu, tad nav jābrīnās, ka tur viss iet vienkārši plaisā, viss slikti. Jā, es liku šo betonēšu augšā 20 x 15 centimetru lielumā vainagu, un tad likšu 8 armatūras. Un uztaisīju tādu tīpu improvizētu ankorskruvu. Un tad vienkārši viņi iestiprinās šeit iekšā. Vienkārši ieliks iekšā un viss. Un, ja raust, tad tur visu noraust no šito skrūvi ir 14 es paņēmu. Bija jau tādos komplektos. Labi, tur nav ko daudz runāt. Strādājam. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku. Ja neesat abonējuši, abonējiet. Un gaidam nākamos video. Šoreiz atzīmēju, kādā augstumā būs sijas. Lai ir precīzāk, un pagriezu lāzerīt uz otru pusi. Un atzīmēju tajā galā, šeit var redzēt, ka ir atzīmēts. Nu, protams, te vēl bišķi gāzbetons jāpieliek klāt, bet jāliek sijas. Tā viena no sijām ir jau uzlikta un pielīmēs klāt gāzbetonu. Starp sijām liku 60 cm. Siju izmēri ir 200 x 70, 6 metri garas. Kā jūs redzat, lieku gāzbetonu līmē klāt, pārbaudu, vai viss ir normāli. Un gatavoju vietu nākamai sijai. Bišķītiņi bija jānosēdina uz leju. Un tad tiek celta nākamā sija. Nu, nav tāpat vieglākā detaļa, bet viss ir izdarāms. Šeit ir apsainams. Nogriežam nost, kas ir bišķi pa garu. Un iestādam viņu attiecīgās vietās. Uzklājam gāzbetonu līmi un liekam nākamo bloku. Kārtējais iegriezums tiek veikts. Priekš sijām nesu iekšā. Nu, kā jau redzat, nu, nav tas pats vieglākais. Līmējam kārtējo bloku. Un ceļam pēdējo siju. Noliekam viņu attiecīgās vietās. Un pielīmējam. Protams, šeit bija bišķi kaut kāds tur izmaiņas bišķi. Tad jānozāģē viņu nost, lai varētu smuki pielīmēt nākamo bloku. Tagad veicam malas notīrīšana, lai veidotu veidni vainagam. Sākumā piestiprinām ar naglām. Un pēc tam kā saskrūvējam kārtīgām skrūvēm, lai viss turās un neizjuktu. Pēdējie darbi tiek veikti, nozāģēts dēlis, iebāzts attiecīgās vietās, iestumdīts.
Un tad tiek piestiprināts skrūvēm. Pārbaudām, vai visi līmenī un kārtīgi visu saskrūvējam. Un vēl viena detaļa no iekšpuses jāveido, lai būtu tā silīta. Un tad ir jānostiprina, lai nekas neatvērtos vaļā un negāstos pa labu pa kreisi, kā saka, uz sāniem. Tad uzliekam papi uz koka detaļām, lai, kā saka, ja nu kaut kāds mitrums liekas, lai neveidoties nekādas pūšanas, nekas tam līdzīgs. Nopirku šādus komplektus un jāuztais pa šādiem. Tas man būs vainagam, ka iebetonēšu, lai būtu, kur pieskrūvēt bruses. Galvenā palīdz arī ieradusies beidzot pēc peļu medībām. Palīdzēs maisīt betonu. Maisīju betonu, paņēmu supercementu 1:5. Un pa biškapā spainīti tika ieliets. Vienādi sakot, staigāšana bija daudz, bet, fiziskās aktivitātes mūsdienās ir vajadzīgas, tā kā nav ko sūdzēties. Šeit liekam armatūras iekšā. Es nesēju, neveidoju nekādas tur, kā saka, noteiktas formas. Vienkārši saliks un attiecīgi vēl vītnes tieņas saliku iekšā un lēju tālāk. Vainaga betonētā virsma ir 15x20 centimetri. Paldies, ka noskatījāties. Ja jums patīk šāda veida saturs, liekam laiku. Ja neesat abonējuši, abonējam un gaidām nākamos video. Atā!